Šoreiz parādīšu gardu vistas šķiņķīšu recepti, tā kā tev būs vajadzīgs pitas maize, ķīplociņš, sarkanīgi netiķis, sīpols, koriandrs, to viņu arī nelikt, gurķis, tomāts, citrons, vistas šķiņķīšu, sāls, orgāno, feta, grieķu jogurts, kādu no mūsu asājām mērcēm, Karolīnas mērc obligāti, Meksiko garšviela obligāti, garšvielu var arī kādu citu mūsu izmantot. Tā kā būs ļoti gards ar jogurtu mērci, vistas šķiņķīts un pitas maize, tā kā aiziet, tūlīt sākam gatavot. Marinādei tev vajadzēs ķiplociņu, tad vajadzēs Karolīnas sinepi barbekju mērci, tad vajadzēs Meksiko garšvielu mēsījumu, aiziet, labi. Pieliekamo klāt mūsu viskīču potlasā somērci nedaudz, nedaudz sāli vēl, tad citronu sulu pieliekam klāt. Tad pieliekam klāt grieķu jogurtu. Un tad visu samaisam un liksim tūlīt klāt visus šķiņķīšus. Grilēšanai noteikti es izvēlos vistas šķiņķīšus vai stilbiņus vai spārniņus. Filēju grilēt man ne īpaši patīk. Redz, burvīga marināda, būs ķiplokaina, citrusīga, nedaudz paprikaina, nedaudz pikantu no čipotlas mērces. Šī būs ļoti, ļoti garšīga marināda vistiņai. Dažas stundas būs pietiekami daudz, ja tu to iemarinēsi 3-4 stundas būs ļoti labi. Un aiziet atstāj marinēties un tūlīt darīsim pārējo. Kamēr grils silst un gatavojās vistiņai, es aptepu citronu priekš mūsu mērcītes. Tā kā te ir ātrāk gurķu mērce, kur ir koriandrs, oregano, citronu mīziņa, ķiploks, gurķis, tagad arī citronu sula, nedaudz sarkanvīnu netiķis, sāls, pipari. Un tagad pieliksim klāt vēl jogurtiņu. Jogurtu liekam klāt un aidā samaisam, pēc tam uzliksim virsū šos maizītes, virsū vistiņu un būs ļoti labi. Gaļu esmu sadūris uz iesmiņiem, šoreiz mazāk iesmiņu, lai katram ir pa porcijai. Un grils jau man ir silts, redzēju citronus cepu, viss kārtībā, tā kā liekam visu iekšā, būs ļoti ātri gatavi. Un uzsildīsim vēl pitas maizīti, un tad jau būs ļoti gardi. Gaļa mums ir gandrīz gatava, maizītes mēs esam uzsildījuši, tā kā varam likt visu šķīvi un būs pasakaina vistiņa. Tā kā redz, maizītes esmu sasildījis, tās ir mīktas un garšīgas. Tā kā liekam tās virsū, liekam tās uz šķīvi. Tagad uzliesim nedaudz mūsu mērci, šitā, lai tās garšīgākas. Tad liksim virsū vistiņu, šitā. Uzliesim vēl mērci vistiņai. Burvīgi. Uzliksim mūsu tomātu salātu smaliņā. Yes! Tā kā šis būs tiešām vienkārši garšīgs, ātrs vistiņas pagatavošanas veids tāds. Nedaudz ar grieķu nokrāsām. Uzbrām višķi fetu. Obligāti beigās uzlējam olīveļu, obligāts pasākums šis ir. Un vēlreiz uzspiežam grilētu citronu sulu. Šīs beigas ir obligāti. Tā kā tieši tik burvīgi mums izskatās grilēti vistas iesmiņi. Ar tomātu salātiem, ar gurķu mērci, ar mūsu hot sauce, mūsu Meksikas garšvielu maisījumu. Un tā kā būs ļoti burvīgas, vienkārši un ātras vakariņas, ik katram no jums. Domāju, ka garšo fantastiski. Tūlīt mēs to izdarīsim, tā kā, lai labi garšo. Ko tad varam pagaršot? Ņemam vienu mazo gabaliņu nost vistiņas. Ieliekam maizītē. Tā ir silta, mīksta, krēmīga. Ļoti, ļoti labi. Ieliekam vienu tomātiņu iekšā. Uzliksim bišķi aso mērci un būs elīgi garšīgi. Tā kā šo liekam virsū. Un šis kumosiņš. Ļoti, ļoti krēmīgā mērce kopā ar grilētu vistu aso mērci būs fantastiski. Tā kā, lai labi garšo!